Ribo rabasa, rīrīdērīdā rabase. Aleluja. Jēzus, Jēzus, slava, slava. Hīrā rabababa ribasara rabashe rīrīdērībosoto. Dievs, slava tev. Aleluja, aleluja. Mūzus viņš Sinaja kalnā kāpa, lai satiktos ar Dievu. Un viņš nāca pie cilvēkiem. Un to vārdu, kuru viņš saņēma, viņš cilvēkiem pasludināja, un cilvēki arī Mūzes laikā nepieņēma Dieva vārdu. Un tad, kad Mūzes gaidīja uz Dievu, kad viņš Sinai kalnā gaidīja uz Dievu, kad Dievs nāks un atklāsies, tikmēr tauta nodevās izvirtībai un elku kalpībai. Viņi uzslēja sev zelta teļu, un viņi pielūdza zelta teļu. Jā, viņi padevās pilnīgi citai dievībai. Tas ir Mamons, kam viņi padevās, Mamona dievībai. Jā. Viņi patiesībā negribēja izpatikt Dievam, viņi gribēja to, ko viņi paši vēlās. Jā, viņi kurnēja par to, ka viņi nesaņem to, ko viņi saņēma Ēģiptes zemē, ķiplokus un gaļu un vēl visādas Ēģiptes labumus un to, ko viņi bija pieraduši saņemt Ēģiptē. Un viņi skatījās atpakaļ, un viņi nespēja skatīties uz priekšu, bet viņi padevās šīm te kārībām. Padevās tam, ko kāroja viņu sirdis. Padevās tam, kas bija viņu sirdīs, šīs te kārības bija viņu sirdīs. Viņi nespēja pārkārtot sevi, necentās šo te domāšanu savu izmainīt. Kaut arī Mūzes gāja kopā ar viņiem, un kaut arī viņš runāja, kaut arī viņš teica Dieva vārdus, taču viņi to neņēma vērā, ko Mūzes runāja viņiem. Tas bija pārāk daudz priekš viņiem, tas bija par daudz. Viņi negribēja atteikties no tā, ko viņi bija piedzīvojuši Ēģiptes zemē. Viņi nespēja atteikties no tās verdzības, visas sistēmas. Viņi vēl bija šajā verdzības sistēmā, viņi bija pakļauti vēl verdzībai. Jā, viņi sūkstījās un zūdījās par to, kas nav, jā, bet viņi neredzēja to, kas ir, to, ko Dievs viņiem dod tagad, šeit un tagad, tās lietas, un viņi varēja ļoti labi iet uz priekšu, ja viņi ieraudzītu to, kas ir šeit un tagad, ko Dievs viņiem dod šeit un tagad, ko Dievs viņiem šodien dod. Jā, viņu acis tādā veidā bija aizvērtas.
kad viņi skatījās ar atpakaļ skatienu, ar atpakaļējošu skatienu, ka viņi nespēja redzēt to, ko Dievs dod tagad, ko Dievs tagad dara, ka viņš tagad kaut ko dara, ka viņš maina viņu sirdis, ka viņš maina viņus, ka viņš strādā pie viņu sirdīm, ka viņš vēlas viņu sirdis, ka viņš vēlas viņus dabūt savā pusē. Jā, viņš taču izveda viņus no Ēģiptes zemes un pat šo te karaspēku noslīcināja jūrā un izveda viņus ar sausām kājām cauri jūrai, bet viņi vēl nebija nonākuši Dieva pusē. Viņi vēl nebija Dieva pusē, tajā, ko Dievs grib, tajā, kas ir Dievam patīkams. Jā, Dievs viņiem deva dzert no tās klīnas, kas ir Jēzus Kristus. Viņš deva viņiem šo uguns stabu, lai viņi varētu nonākt ātrā veidā šajā apsolītajā zemē, bet viņi negribēja, viņi skatījās uz to, kā viņiem nebija, nevis viņi skatījās uz to, kas viņiem bija. Viņiem bija cits skatiens viņiem bija piesaistīts uz to, kas nav viņiem. Kaut Dievs viņiem deva redzēt, viņi vienalga neredzēja. Kaut Dievs viņiem deva dzirdēt, viņi vienalga to negribēja. Jā. Jā, viņi atstāja visu pašplūsmā un nodevās šīm te kārībām, izvirtībām. Un viņi apbēdināja Dieva sirdi un sadusmoja Dieva sirdi. Halleluja! Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs māci šodien saskatīt tās lietas, kuras mums ir, un nedomāt par to, kas mums nav, un pateikties par visu, kas mums ir dots jau šodien, tagad. Dievs, paldies Tev, Jēzu, un priecāties par to, kas mums ir, priecāties Tavā klātbūtnē, brīnišķīgajā. Paldies, paldies, Ješua, par visu jaunu, un ka viss tiek darīts jauns mūsos, ka visa šī vecā sistēma, visa šī pasaules vecā sistēma, kas mūsos ir darbojusies kā postītājs, kad tas viss tiek sagrauts. Ka tiešām nāk jauns, nāk jauna pasaule, nāk šīs jaunās debesis un top šī jaunā zeme. Pateicos, Kungs. Jā, un šī ir tā apsolītā zeme, šī jaunā zeme, kurā grib mūs ievest, kuru Dievs ir apsolījis mums, kurā piens un medus tek, viņa medus, viņa dzīvība, halleluja, viņa brīvība. Paldies Tev, Dievs, par visiem apsolījumiem, halleluja, ka visi Tavi apsolījumi
ka tie darbojas, ka tie strādā, ka tie ir jaunām.